TV. Ar tevi kopā Arita Plīsums. Tu skaties 3. sezonas pēdējo sēriju. Šodien raidījumā atmiņu stāsti. Arit, šodien tev būs brīdiena, jo raidījumu vadīšais raidījuma režisors. Nu, pastāsti, kādu plānu tev ir vasarā? Es braukšu uz ārzemēm. Uz kurien tieši? Šveici. Paņems man līdzi? Varbūt. Felbētīs. Sportot, atpūsties un braukt uz Norvēģiju. Jūs sākamies braukšu uz Kurzemi, pēc tam uz Rītu un vēlāk es braukšu uz Krīviju. Šajā vasarā ir plānots braukt uz Sloveniju, uz Vāciju uz Eiropas čempionātu. Nu, un atpūsties, pasauļoties. Laura, nu pastāsti, kādi tev plāni šajā vasarā? Braukšu uz Liepāju, izsacensībā. Tur gan jau. Ar draugiem. Gan jau? Atpūsties, strādāt, sauļoties un nezinu, ko vēl, un tusēt. Un tev ko? Mācīties, vēlreiz mācīties. Man šajā vasarā plāni ir lieli. Domā strādāt, tur palīdzēt vecākiem, mums ceļojumā kādā vēl. Esat vasarā? Brauksim uz Latvijas čempionātiem. Brauksim, strādāšu, valdošos un tā tā. Es pēc eksāmeniem braukšu uz Rīgu, strādāšu un domāju, ka obligāti nākšu augstskolu. Strādāsim, cītīgi strādāsim. Mēs brauksim pie manis uz laukiem, jā, ar riteņiem. Vasarā es gulēšu. Kādi plāni tev šajā vasarā? Tev mums kongēli. Mums studijā raidījuma vadītāja Arita. Arita, kāds ir tavs īstais uzvārds? Santa, tiešām nezinu, man viņa ir bijis tik daudz. Labi, un par ko tev patīk vairāk, par blondīnu vai par vadītāju? Noteikti par blondu vadītāju. Arita, kāds ir tavs spilgtākās sapnis par visu raidījumu? Noteikti tā, ka mēs filmējam raidījumu ārā, mani sakot ar bite. Labi, ko tu iesaki nākamajām paudzēm? Būt tikpat atraktīviem, kā mēs bijām. Noskanēsim. Es jūtu pārāk. Vai es garšo picas? Tieši skolas kartās, tāpēc, ka maliņas viņai mīlās. Apgrozētas? Apgrozētas, jā, un iekšā mīksta un daudz vēl. Šodien mēs skolā ieviesām jaunu dienu. Ar tevi kopā ir Arita Zvaigznīte. Un vadīt mēnesi. Neraudi, tev tāpat par to nemaksā. Tad puika paņem līdzi. Miļāni vidusskolas, psihiatriskās klīnikas, tiešām nobežas, diagonālis apskats, atvainojos. Tad, mēs ambulatoriskās ārstēšanas rezultātā Arita Sušeikas Balskai, pēļ, personiskās, Ar kādā mums būs? suga, sievietes sakņots, dzimšanas rezekļa, pasītēm. Tāda, konstatēta diagnoze, blondīnisms, cekarpiņās stadijā. Paredzēta mūžīga ārstēšanās. Tātad zīmoks ir vadošais ārsts. Es un zīmoks vēl viens. Mans ārsts ir Samuelsenis. Ārstējies. Es šito neizdomāju. Čau! Tas skaties, Tuts TV. Tas ir mūsu raidījuma, tā ir mūsu raidījuma. Čau! Tas skaties, Tuts TV. Tā ir mūsu... Čau! Ar Tuts? Vispār nefilmēju. Es to filmēju. Es zinu, ka te arī tā. 3. Pičuks tu ir ienāks iekšā. Zinu. Un mani nav nekad nedarējuši. Ir atklāts karības noslēguma. Taustīsiet šito verkīti. Pastāsti, kas tev vislabāk patīk Tuts TV? Nu, interesanti varētu, kas ir mūsu skolotājiem. Ar humoru vienmēr sataisīts. Tas ar blondīnēm.
Valda maģiju un YouTube jautājums. Nu, Valda, esam mainītās lomās un viens. Pirms atbildes jautājumu. Kas tev labāk patīk tuc TV? Bezsakāk. Tuc TV. Blondīnes. Es tur tieši biju. Mūsu sižets. Tas, ka tur bija daudz manis. Jauki cilvēki, lielas atmosfēra un turpināt darbības. Tuc TV balīt. Visās sērijās man ļoti patīk, ka viņš bija jauks, tiešām varēja pasmieties. Un kāpēc tā patīk Tuc TV? Kas tev bija? Tuc TV ir viens no labākajiem TV miljānos. Ko tu saki? Skaties. Tur ir cāmas. Atrodi. Valdi, kā tu to izdarīji? Tu esi vienreiz. Es komentēju. Paldies. Mums studijā ir Valda Maģija, Alīna asistente un buļļumestars Valdis. Valdi, vai tev... Santa, vai tā taisnība, ka tava rūsa drīzumā izbalēs uz blondāku? Jā, es peldēšos mums uzdot klonu. Labi, bet jautājums, vai tev ir licence uz to, ka tu nodarbojies ar melno maģiju? Vispār es to nesauku par melno maģiju, drīzāk par brūskano maģiju. Tā licenci nevajag. Labi, Nalīna, bet kāpēc tu tik reti runā? Jo Valdis ir īsti burvis, un viņš neļauj man to darīt, vienkārši mani hipnotizē. Kāda ir jūsu labākā atmiņa par raidījumu? Viennozīmīgi Alīnas sejas izteiksmes uz dažiem trikiem. Ir viens triks, kurš ir mani ļoti iespaidojis līdz esaram. Ko jūs novēlēt nākamajam paudzēm? Lai nesaprotu trikus, jo zināt ir garlaicīgi, šeku liecinieks. Valdi, vēl viens jautājums tev. Kad tu beidzi noskatīties savu bērnu? Pēc Ziemassvētkiem, tad bērniem visas dāvanas būs izdalītas. Es gribu rotēt. Ņem no spīci, ņem no spīci. Tas kā reiz iedzerētos. 3, 2, 1. Alīna būs grūtniece, kā? Alīna ir rūsas. Nē! Valdi, man kādreiz ir ideja trikam. Davai, kāds saki? Tik davai fiksi man ar vienu sarbu jāiet krievu ruleti spēlēt. Kādu triku? 50% Aritas pareģēma piepildījās, taču skolotājs joprojām netur savu solījumu. Ja uzmetīšu no pirmās reizes šogad apprecēšu. Ceļušies, lai vienotu šīs divas dvēselītes laulības slēgtu. Tagad ķersimies pie zvērstiem. Palūkšu sagatavos. Ar šo pildspalvu es solu savu uzticību. Ar tiesībām, kuras man šodien Viļānu vidusskola nav piešķīrusi, es jums pasludinu par precētu bāru. Jūs tagad varat sadoties ar pirkstiem. Elīna apprecēsies, es atmetīšu smēķēšanu. Čau, tu skaties skolēna ABC, un ar tevi ir Karina. Un šodien es tev pastāstīšu, kā palikt atmiņā skolai. Vispirms vajag pa visu skolu salīmēt lapiņas ar pozitīviem un labiem novēlējumiem. Izkrāšņojiet skolu! Uzstādīt skolas rekordu! Viens! 2! 3!
97. 98. 100. Tu skaties skolēna ABC, un ar tevi bija Karīna. Klausieties manas padomas. Mums studija ir Karīna, skolēna ABC. Karīna, kur tu smēlies visas savas idejas? Nu, zini, man ir maza ģēnija, kas man vienmēr palīdz. Labi. Vai tu esi kādreiz kavējusi pirmo stundu? Nav bija gadījis dažreiz pakavēt, ne dažreiz pakavēt pirmās stundas, tu ko paņems. Bet tu taču solīji. Es zinu, ka soli, es zinu, ka slikti izdarīju, noturēju solījām. Nu, bet saprotu, taču dzīve tāda, ko Karīna, kāds ir tavs labākās atmiņas par visu raidījumu? Nu, visdrīzāk tās, jā. Par to, kā mēs veidojām nosaukumu mūsu pārējai. Tas bija Labi, un Karīna, ko tu ieteiktu nākamajam, kas uztevē paudzēm? Esiet aktīvi, smeliet pozitīvas domas, ejiet tikai uz priekšu, nekā nebaidieties, un sekojiet maniem padomiem. Ar tevi bija Karīna, un tu skaties Kalena. Es apsolu, ka no rīta negulēšu un iešu uz visām 0 stundām. 1. Aiziet! 105. Basto ne tikai Karīna. Tagad ir stundas laiks, un mēs dodamies uz mūsu klasi pārbaudīt, ko mūsu klases biedri dara matemātikas laikā. Mums ir pienākusi ziņa, ka kāda no mūsu klases biedriem šodien basto stundu. Iesim pārbaudīsim, vai tā ir taisnība. Elīna, ko tu padari? Elīna, mums ir pienākusi informācija, ka tu basto matemātiku. Nē! Jā, tīt pārbaudīsim. Tagad ir 10:26. Tieši tagad ir stundas laiks, un mums ir matemātika. Un Elīna, nezinām apstākļu dēļ, neatrodas klasā. Elīna, tavi attaisnojumi. Ai, tas nav paskaidrojums. Vai tiešām tā ir tiesa, ka tu basto? Nē. Kāpēc tu neatrodies klasā? Tāpēc, ka negribu. Lūk, tas ir īsta skolēna attaisnojums. Es negribu. Dosimies atpakaļ uz matemātikas klasi. Lai, Elīna, tev viss izdodas. Atā. Ar jums kopums? Un nav. Vasara jau ir gandrīz pienākusi, un mēs visi vēlamies tusēt. Tādēļ 13. augustā es jūs visus ielūdzu uz Summer House. 22. jūlijā notiek ZZ Baltija Beach Party Liepājā. Pozitīvs festivāls būs 20. jūlijā. Un, protams, neaizmirstiet apmeklēt jauno vilni, kas notiks no 22. līdz 26. jūlijā. Satiksimies tur un tusēsim kopā! Studijā ir films un ēla, un priekam ir roka. Vispirms, cik svētkus jūs paši esat reāli svinējuši? No nosauktajām, laikam nevienu. Nē, tavu ziņu. Jā, tiešām man zina. Un varbūt jūs vēlaties ieviest kādus jaunus svētkus? Manuprāt, vajadzētu ieviest Tusturas dzimšanas dienu kā pasaules mēroga svētku. Un 31. augusta dienu arī vajadzētu. Kāpēc? Tāpēc, ka skolē jānāk un ir svētki skolā. Labi. Kas jums palicis atmiņā? Tustus ballīte, protams. To, kā mēs dejojam. Jā, ballīte. Varbūt no citiem kaut kas tāds, tā ieskaties. Oi, Valda Maķie patīk. Man patika, kā mēs dejojam un cukuram arī. Un ko jūs gribētu novēlēt nākamajām sezonām? Es novēlu, lai jūs visi svinētu savus svētkus un ieviestu jaunus iemeslus svinēt.
Nu, varbūt tu stucu turpināt un kaut kādas jaunas rubrikas, jo tā ir jaunas idejas. Čau, atkal mēs. Jā. 3, 2, 1. Un jāutrāk, lūdzu. Es jau filmēju. Čau, atkal mēs. Kad viss ir pienākusi un mēs vēlamies pusēt, tādēļ festivāls notiks 20. jūlijā. Tev ir jāzina, kā tas patiesībā notika. Valdī! Valdī! Teikšu nē! Nu, Valdī, lūdzu! Nu, ko tev? 3, 2! Nu, Valdi, palīdzi, šodien taču svētki. Tu taču esi, kas nepievieni, kas vienmēr kaut ko vairāk zina. Nu, Valdi, palīdzi, šodien taču svētki. Tu taču esi tas, kas nepievieni, kas vienmēr kaut ko vairāk zina. Ai, meitene manā griezīte. Tu vienmēr sanāk kaut kā mani pierunā. Sauc 5, 4, 3, 10 jautājumu, jo neatbildēs. Tās tukšās es notikās bēru. Visu atdodu tev, visu to, kas man dārgs. Mums studijā ir mūsu īpašais korespondents Aija. Aija, pastāsti, kā tu uzvedies, kad tu beidzot esi izgulējusies? Es nezinu, tā nekad nav atgadījies. Labi, un vai tu būtu gatava strādāt ekstrēmos apstākļos? Protams, jo man vienalga viss. Tā. Labi, kāda ir tava labāka atmiņa par visu raidījumu? Labāk es atceros filmēšanu ārā. Jā, sniegums konkursam, tad es atnācu no filmēšanas platikāšu. Aija, un ko tu novēlētu nākamajam SUS-TV paudzēm? Gaišu galvu. Pilna radošumu. Un ļoti daudz uzņēmības. Lai visai tas SUS-TV komandai. Līdz nākošajai reizei. Atā! Nekā neizdarīju. Tusējamies! Ai, neviens dublis 2. Liedienu rītā, kad ir jāpēr 12 dzērienus, lai... Neviens sniegavījums nevar izdzīvot bez deguna. Neviens sniegavījums nevar izdzīvot bez deguna. Cik tu vari nepēc? Var jau nāk. Meitenes, kas ir salāviča maisā? Tas ir pirms iesildīšanās. Ja tu norunāsi par Andri Bērziņu, viss būs tā. Puiši, kādas jums ir sajūtas, kad 28. martā apsveic meitenes? Kāds tad ir martā? 23. martā? Dzīka? Tā, puiši, kādas jums ir sajūtas, kad 23. martā Ir jākrīt ābols un tad ābolu. Paldies, ka skaties! Līdz nākošajai reizei! Atā! Semestra beigās jānokārto visas savas līguma saistības, ir tīpaši ar bibliotēku. On kuningas kulkureitten salojen maa.
Jā, nekas. Mēs vienkārši vakarā braucām no apkūka. Šodien studijā mums ir blondīnas Kendija Kēnija, Ksyuša un Sindija. Meitenes, atpūsats pāris jautājumiem. Kā radās ideja par blondīnēm? Nu, tu taču apsolīji mums padarīt par pasaules mērogu superzvaigznēm. Un ballītē tas arī notika. Labi, bet jūs esat blondīnas. Kādas atziņas jūs saņemat skolā? Vispār skolotāji mums piedāvāja atvieglot savu programmu, bet mēs atteicāmies. Jo mēs labi domājam un mūsu saknes auga. Kas jums visvairāk ir palicis atmiņā? Tagad es zinu, ka ir augsti ir jāiera stūri. Noteikti Tuc TV balvība. Jo mēs vadījām šo pasākumu. Domāju, ka valda maģija. Triki ar kubiku Rubiku bija man nesaprotami. Domāju. Labi, un meitenes, pēdējais jautājums. Ko jūs gribētu novēlēt nākamajām tas uztērē paudzēm? Rozā sapņus, noteikti. Rozā sapņus, jā. Jā, bet kā tas ir iespējams? Mēs likām 6 mēnešus, bet te ir rakstīts par līdz 3 gadiem. Nē, tas ir par šī gada. Šitā raksta scenārijus. Tačam te 25, jo 25 nav, un mēs esam skolā. Es nevaru. Mēs varam. Es nevaru. I can. Santa. Tuc TV balvība. Jo mēs bijām vadītāji šajā pasākumā. Es atcerēšos valda maģiju, jo trikus Tas uz TV nekur nepazudīs, jo stafeti es nododu savai māsai. Svētākā nākamajam reizes! Paldies! To let it go, but if you never try, you'll never know just what you were. Lights will guide you home. Paldies, ka skatījos! Ar tevi ir kopā! Raidījumu! Šeit savārījums ir sniegā. Tev ir vārda. Wow!